Nu, lūk. Kur var redzēt, ir leņķīts telefonam. Nu, forši, nu. Prīmā, pa pirmo zorti. Es esmu malacis. Vakardienas lielais notikums ir kāds? Matīs dzimšanas diena. Nevis tas, ka Matīs saplēs telefonu bagāžniekā, bet Matīs dzimšanas diena. Ir 5 no rīta, un mēs kāpsim tajā kalnā. Ar vienu telefonu, jā. Par godu šim notikumam mēs varam vaļā Patronu. Jā, sorry, gaisma. Vai paspīdinies uz pravu? Oh, yeah. Sintulē. Aižam. Labu rītu, saka saule. Labu rītu, silpo vējš. Viegli iesvīduši, vējiņš pūš, dzesē. Mazliet pārgājis sāpi par to, ka saplēs Sintīs telefonu, jo skats ir debešķīgs. Wow! Uzkāpsim, tur paskatīsimies. Nu, jo līdz augšai izskatās, ka nevarēs tikt. Tur varēs. Tā es uzlidīšu, paskatīšos. Tur tā kā gribās uzlīst, bet tad uzreiz lejā. Tīri tā, lai var iefilmēt. Lai zinu, tipu, drosmīgai uzkāpuši, viss kārtībā. Citādi jau mēs nedarītu to. Jā. Labrīm. Jā. Mēs ēdam brokastē. Prātīgi! Mēs ēdam brokastē. Mums ir līdzi. Es varu noiet pakaļ. Tur ir. Tev klīns vēl. Brokastīs ir avokādo, oliņa, biezpiens, ūdens un maisītis. Ko jākāp lejā, vai ne? No visām skaistajām vietām reiz jāskatās. Tagad mēs beidzot redzēsim, kā tā taka izskatās. Kaut kā tāda jūtība pret to pavasaru, pret to sauli, pret sevi. Tāda kaut kādas ilgas, drusku tā kā skumjas, kaut kāds arī paralēli paigais stars, lai izrautos no šejienes, lai tiktu ar visu galā, lai atrisinātu visu, jā. Jo nav jau citu variantu. Un tādā lai pārnofilmēties. Es teicu 250 eiro, tad es esmu jūs. Cik? 250. Uzrakstīju Gunitai, jā. Arī kaut kā drusku citādāk tagad uz to dzīvi skaties. Drusceņu kaut kas mainās, arī drusku citādāk. Uzlējām kafiju un tad es izstāstīšu, kā notika vakardienas brīnišķīgais atgadījums. Tur, kur mums ir leduskaps. Tad rekur ir kafijas un rekur te vakardien stāvēja Sintīs telefons un izgaismoja virtuvi. Un es, ka ņēmu vakardien vakarā tumsā, domāju, taisīs to bagāžnieku ciet.
Un vēl, zini, ar tādu labu jaudu es tā vēru to bagāžnieku ciet. Nu, un tā mēs palikām bez 1000 eiro. Bija labs, ne? Nē, labi. Tas bija labais. Tagad drīkst runāt. Jā, gaida. Palikām pa nakti šeit. Misija ir izlietnē tagad. Cik ir pulkstens? Ja man būtu, kas pasaka. Pulkstens ir 10:10. Laiks doties. Viņu savu otro dzimšanas dienu, jo Latvijā man vēl joprojām ir dzimšanas diena. Šeit ir 25 litri. Es jau pildu kāds 3 minūtes. Tas krāns jātur visu laiku. Un jātur tā, lai tasātu precīzi iekšā. Un šī ir daļa no manām mājām jaunajām. Ir forši, ka var pēc kārtīgi kalnos kāpienu kārtīgi aiziet uz tualeti un uzpildīt savu ūdeni. Mazliet pietrūkst silta duša. Bet šim arī nav nevainas. Lai visiem labs rītiņš. Baudiet, atcerieties, padzerties ūdeni. Cik ilgi mēs esam bijuši dušā? Es nezinu. Kaut kāds. Hostelī no rīta bijām 2 dienas? 3? 3 dienas, ne? Tur viena duša, un tur tālumā te ir sāļā duša, un tur tālumā ir saldā duša. Viss ir pilnīgi sakratījies. Ir ļoti labi nodušoties. Āda beidzot ir tīra, atmazgāta. Mēs ar Sintīm mazgājāmies izlietnē. Tas bija diezgan sarežģīti. Bet svarīgākās zonas ir nomazgātas. Ūdens līcī ir augsts. Dušā publiskajā arī ūdens ir augsts. Sanāca jau labi, vai ne? Jaunās kurpēs. Starp citas ļoti baudu to no telefonu. Otrā trase šodien. Pirmā trase bija 5 no rīta, otrā trase šodien. Tagad 5 vakarā. Kiwi zone. Aiziet? Šajā takā mēs gribam atrast kiwi. Nevis tos, kas aug kokos, bet tos, kas ir cēlušies no dinozauriem. Kiwi ir diezgan lieli, ar garu knābi. Dosimies meklēt. Prātīgi? Pakāpiem. Uz kur būs jādodas? Pa labi vai pa kreisi? Vai jūs zināt, kur ir karte? Jā, tieši tā. Manā kabatā mums jādodas pa kreisi. Akvalandija 2004. gads. Esiet sveicināti. Tekstu man iedod. Viss ir tik kārtīgs. Viss ir tādā... Bišku par mākslīgu. Cik šitais maksā īskā? Viss kā šitādi pa 5 tālāk. Mums vajag tādu mājās. Šīs ir mūsu mājas. Pirms neilga laika mēs izbūvējām kāpnes mūsu mājās. Tur ir mūsu jaunā pirtiņa. Šeit, sakosiet man. Un šeit ir tāds kā skatu punkts vienkārši cilvēkiem, kuriem patīk izbaudīt dabu. Tur dziļumā paskatīties. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Jaunās mājas, ļoti skaistas. Sajūta, ka tūlīt būs, es nezinu,
saldējumu bodu kaut kur pa vidu. Tad simulācija. Jā, tur tālāk mums būs izeja, un tad mēs varēsim paņemt savus somas galā. Tad būs arī iespēja tur nobildēties. Kas pa milzeni? Vēl vienu dienu nodzīvot, jāatrod ir vieta, kur pārnakšņot. Rītdienas plāns tāds pats kā šodien. Celties no rīta, bet šoreiz kāpsim citā kalnā. Tas būs Džuksnavs. Patiesība ir tāda, ka nauda tērējas ļoti ātri. Mēs nevarējām nopirkt simtīs jauno telefonu, jo naudu var samainīt tikai Oklandā. Bijām mēs kari, un tagad mēs brauksim uz keri. Interesanti, ko tas nozīmē un kāpēc ir tā atkārtošanās. Un ir laime piecelties agri no rīta pirms saules un sauli sagaidīt kalna augšā. Kājas ir nogurušas. Paldies par uzmanību. Tiekamies rīt. Čau. Ar labu nakti. Vai labrīt? Kas to lai zina, kas pa laiku ir. Galvenais, ka mums ir ko ēst, mēs esam dzīvi un ir jumts virs galvas, zem kura mēs varam pagulēt. Un novēlu priecāties par to, ka ir silta duša, mīļa gulta, kurā pačučēt. Un visi labie cilvēki apkārt. Visi labie cilvēki apkārt, tie, kuri skatās.